jaunāka Opel automobīļa Insignia salonā. Insignia tas ir, kā jūs zināt, ir tulkojumā nozīmē ordenis, godazīme un ir visai pretencios nosaukums Opel automobīlim. Ja mēs vadamies pēc veciem stereotipiem, bet kā jau jūs redzat no interjera, kurā es sēžu, kad kvalitāte ir pilnīgi cita. Mašīna ir 22 cm garāka un 2,5 vairāk pa 2,5 cm augstāka nekā pēdējās paaudzes Vectra. Viņi ir būvēti kā tieši konkurences Volkswagen Passat un jaunajam Ford Mondeo, bet jūs redzat, ka plūdlīnijas un interjera kvalitāte atstāja iespaidu par tiešām kvalitatīvu automobīļu izpildījumu un spējām būt konkurentam pat augstākā segmentā. Protams, viss rādīs nākotni, un patreizējais brīdis nav īstais šim automobīlim, kurā viņš ir parādījies. Cena ir no 19 līdz pat 38 000 eiro pagaidām, bet parādoties sportiskajām versijām, tā cena būs vēl lielāka. Patreizējā brīdī piedāvājums ir 7 motori, un interjers, kurā es sēžu, ir pilnākais izpildījums. Viņam ir iespējama gan adaptīvā tālā gaisma, gluži kā jaunākās paaudzes Audi un BMW, kas atpazīst automobīļus, kas brauc mums priekšā un izslēdz tālo gaismu, atstājot tikai to, lai jūs neapžilbinātu. Tāpat arī viņš analizē pretīmbraucošās mašīnas un iebraucot pilsētas teritorijā, kur ir ielu gaisma, tālās gaismas tiek automātiski izslēgta. Ir tā saucamā FlexRide piekari, kas ir divi režīmi, ir Tour un Sport, ja? Absolūti mainās gan stūres cietība, reakcija, gan piekars cietība un reakcija uz ceļu klātni un bedrēm, kas ir pie mums, protams, bieži sastopams. Kas vēl, redzat pēc sēdekļa kvalitātes un anatomijas, kad šeit joprojām viss ir kārtībā. Slavenie Opel sēdekļi, kas nāk jau no Asconas un no Opel rekordlaikiem, arī jaunajā Insignia ir lieliski ietver dažādas konstitūcijas braucējs, gan korpulenti cilvēki kā es, gan arī tie, un viņi jebkuram šajā gadījumā, protams, jūs varat gluži kā labākajos komforta automobīļu paraugos regulēt gan elektriski, gan sēdekļa, tātad sēdpozīciju, sēdekļa tālumu no stūres. Stūre, protams, regulējās gan dziļumā, gan augstumā. Jā. Šis ir gadījums, kad ir grūti pateikt, kas šim auto nav. Ko var teikt, kad nospiežot to Tour režīmu piekarei ir stūri iespējams ir viegli. Dažiem šķiet, kad ir pārāk viegli. Automobīls iespējams nav tik kluss kā jaunākās paaudzes Passat vai Honda Accord, bet viņš tiešām ir kvalitatīvs. Un būtiskākais, ko es jums laikam nepateicu sākumā, kad šis ir gada automobīls Eiropā. Tas nosaka šīs pretenzijas, kādas ir General Motors un konkrēti Opelim. Un mēs visi ceram, ka Opels, kas ir pazīstams jau 70 vairāk gadus, ja, viņš joprojām būs un pārdzīvo šos grūtos laikus. Un tikko Ženēvas autoizstādē ir izskanējis paziņojums, kad Opel būs.